nezinu, cik jums ir daudz sanācis airēt, bet mazliet par airēšanu uz priekšu. Tas airas atvēriens būtu, paņem airu virs galvas, nākojās aptuveni 90 grādi, plus mīnus. Vajadzētu būt jūsu platumam. Jā, visi ir šausmīgi gari, bet okei. Nedaudz platāk caurmērā tā, kad paliek vēl viena roka pāri. Tas varētu būt tāds labs kritērijs. Otra lieta, kad airas ir paņemts, tad tas stāvoklis, kā airas šeit ir priekšā, rokas tur nepārāk izstieptas, bet brīvi ieliektas. Tas ir tāds kā, tas ir stāvoklis, kur airas ir lielāko daļu manevru, kur jūs veiksiet uz ūdens. Airas netiek likts kaut kur šeit, viņš netiek likts kaut kur šeit, netiek likts šādi, ja vienīgi tikai kaut kur pastēpoties. Airas vienmēr ir priekšā. Ja airas ir sānā, tas nozīmē, ka ķermenis ir sagriezies uz sāniem. Nevis airas ir kaut kur aizstāpāts šeit, aptverot pleci, apgāžoties un izmežģījot pleci, izraujot kaut ko ārā un tā tālāk. Pēc tam laiks pie daktera un plecs sačakarēs līdz mūža beigām. Tajā pašā tēmā pleci un elkoņi vienmēr uz leju. Nav airēšanā vietas, kur plecis rauj augšā. Pleci un elkoņi ir vienmēr tā lieta, kas ir uz leju. Valkot lāpstiņu pa ūdeni, viņi nav jēgas rakt iekšā līdz šejienei. Lāpstiņi ir ūdenī, bet tas arī viss viņi dziļāk neiet. Līdz lāpstiņi aiziet dziļāk, tad sākās visādas tādas dīvainības, kad aira pievelk aizmugurē un mēģina kaut kur šitādi te celt ārā, kas uzreiz atver pleci. Bet punkts pirmais bija par to, ka pleci uz leju, elpoņi uz leju, pleci nekad nevarās vaļā locekļā. Varbūt mazliet par vilcienu. Aira. Tas, kas ir jāizdara ar airi. Airi ieliek ūdenī, sagriežot ķermeni uz priekšu. Sākot ieliek ūdenī, augšējā roka viņa atbalsta, apakšējā viņa pavelk uz atpakaļ. Brīdī, kad tā roka, kas velk aiziet aiz rokas, kas atbalsta, īriens pa lielam ir beidzies. No turienes airas tiek vienkārši izcelts ārā.